Uzmanību! Runā zvaigzne! Tad šodien nospēlējām diezgan lielu raksturu spēli pret Mamutiem, 8 komandu. Kopumā man ir liels lepnums par savējiem, neatlaidīga cīņa līdz pēdējiem signālam. Vienmēr varētu gribēt visus 3 punktus. Šoreiz iztiksim ar 2, bet kā ar uzvaru. Un tad tālāk spēles labākie momenti. Numur 9 Viktors Gusevs, numur 12 Asivs Alijējevs, numur 16 Pavels Kulbačnīs, numur 22 Igors Rozanovs, numur 23 Kristērs Ričards Auniņš, numur 37 Edgars Krastīņš, numur 44 Andrejs Karpovs, numur 55 Vitālijs Ļebedevs. Vārti! Vārtus gūs Alvis Bērziņš! Tas bija ātri. Nu, tur 1-0 izskrien. Nu labi. Jā. Wow. Es pat nezinu, vai tālāk saukt sastāvs vai nē. Numur 55 Vitālijs. Nu, pēdējie 3 spēlētāji numur 84 Uldis Maliņš, 88 Vladimirs. Un tur jau Alvis Bērziņš pie borta. Arī tiek atbruņots. Labi ieja zonā. Būs metiens. Labi. Smuki. Bīstami. Marcinkevičs. Ui, izies. 2-1 stāv. Oskars Udris. Metiens. Vai pāri. Vajadzēja pagaidīt. Nevajadzēja. Ļoti daudz tādu ģimenes saikņu ir komandā. Es redzu, tēvs ar dēlu spēlē. Jā. Brāļi. Brāļi spēlē. Uz priekšu. Jā. Un tagad Ričards Ebergs. Un garām. Nu, šādas iespējas jāizmanto tuvā spēlē. Metiens. Ui. Tas visiem 5 cilvēkiem, kas ir ielikuši laikus. Jā, un cik mums skatās? 37. Nu, cilvēks saņematies 30 cilvēki, nospied laiku. Tas ir tas mazais īkšķīts tur pa kreisi. Pirmais. Aizņem tikai 3 sekundes. Nu, tur pat ātrāk tā. Nu, tā čiks. Tā Mamuti saglabā ripu Patriota aizsardzības zonā. Izspēlēja vārti un uz vārtu priekšu mēģināja. Tā Bērziņš. Ne, tiks atbruņots. Nē, netiek atbruņots. Labi, Folkmanis. Otrā pusē Udris, Oskars Udris. Folkmanis metiens garām vārtiem. Neizsniedzās līdz ripai. Tas ir Lauris Alksnis. Jā. Otrs brāl. Vārti! Ļoti! Gūst mums! Numur 12, ja nemaldos, viņu kapteinis. Jā. Asivs Aļijējevs. Labs metiens. Pirmie vārti šo sezonu. Jā, nemelo statistika. Viņam ir ļoti, pasties uz viņu vizieri. Jā. Viņam tāds tonēts viņš ir. Nu, bet spēlēs tā atbruņoja. Labi, Folkmanis spēlē. 4. Bīstami. Alvis Bērziņš 1-1. Bīstami! Jā, Alvis Bērziņš Wow! 1-0. Wow! Kas pa seivu! Tās divīzijās, jā, labākā taktika strādās, ir ļoti augsts presings. Jā. Metiens, labi bloķē, bet bīstami. Un izglāb. Ko dara vārtos Oļesko? Jā. Bīstami. Nu kas? Tāds... Paši apjuka. Jā, es būšu godīgs. 2-1. Jā, Ričards Ebergs un Alksnis. Pados piespēl metiens garām vārtiem, vai arī atvairīja. Atvairīja. Pret kājastargu. Bet nu metiens arī nebija pats labākais. Nu, nē. Tur... Bīstams vārds priekšu. Pameta uz priekšu, taču... Kur ripa? Pie numur 90. Tā, Bērziņš ieskriesies. Bērziņš, bīstami! Ai, pavilka pa tālu. Jā, tā, kas pirmais? Un es saglabās. Notur, jā, bet tāpat Mamuts saglabā ripu. Labi piespēle. Smukais vizieris. Metiens! Marcinkevičs vai būk, kas tur notiek? Ir
piespiest. Mamuti ar šo augsto presingu. Mēģina izdarīt darbā, bet ļoti labi notur. Uj! Šeit jau īsta hokejs. Un mēģina izbēst, bet savējais nobloķē. Laba piespēle Švinkam. Švinkam būs. Metiens būs un Jurijs. Jurijs, jā. Spēle 5-5. 5-5, jā. Pagalam bēdīgs ir tas vairākos patriotiem. Un numur 8. Metiens atvair Marcinkevičs. Tver ripu. Labi nospēlēs. Neredzēju, kurš tas bija, bet ļoti labi. Folkmanis! Bīstami! Nai! Jurijs labi spēlē. Bet nav silta. Jā. Izstījās, ka nedaudz Folkmanis sanorbizē. Bija tāds nedaudz uztraukumiņš, un šeit ir sirēna. Būs pagrinājums. Jā, nav uz tablo vairākums, un viņi spēlē 4-3. Nē, bet tagad tāpat iziet ārā. Okay. Šis bija neliels tāds bīstami un teikt, tie momenti, kur tev ir iespēja, tu apzinies, ka tev ir iespēja uzvarēt šo spēli un tev nedaudz notrīst tomēr tās rokas. Tas viss nāk ar pieredzi. Jā, un šeit tālu priekšspēles Bērziņam. Moments vārti! Jā! Un Bērziņš pieliek punktu. Numur 90. Šoreiz otrādāk. Pirms tam Mamut uzvar 2-1, tagad Patriot uzvar 2-1. Jā, tieši tā. Un tas arī ir. Jā, tiešām es gribētu teikt, žēl no Mamut skatu punktu, jo viņi izstījās ļoti labi šajā spēlē. Ļoti labi. Šeit jau izskatījās, ka Mamut spēlētāji ir paguruši un nespēja izskriet līdzi. Jā, jo es gribētu pieminēt, ka manuprāt, viņi kaut kādas spēles mirklī, varbūt trešajā periodā pārgājas 2 maiņām, jo es ļoti daudz redzēju spēlētājus atkārtojumos ik pēc maiņas, tāpēc manuprāt, ka viņi pārgāja kaut kādā momentā 2 maiņās. Es domāju, ka Patriotiem Bērziņš varētu būt un Mamutiem, vajadzētu vārdsargu Oļesko. Nē, kapteinis. Smukais Vizieris. Un kas viņiem? Un kas Patriotiem? Bērziņš, jā, ļoti labs. Tiešām. Un paldies.